Ko sveicināt, mani dargie draugi. Pa ilgiem laikiem es izlēmu iziet ārā dārziņā un bišķi savest viņu kārtībā, jo kopš oficiālās vasaras vispār nekas nav te darīts. Augsts, lietains un tā. Un jā, redziet, lapas sakritušas, šo visu bišķiņus satīrīsim, savāksim. Tā arī palika no vasaras, tā kā atstāja, tā arī palika. Galīgs liņķais paliku. Bet, ko es vēl gribēju teikt? Gribēju pastāstīt, cik tad man beigās samaksāja mājas īpašnieks par šo padarīto darbu, kuru es nočakrējos visu vasaru. Nu, ne jau katru dienu, bet tad, kad man bija brīvs laiks un iespēja, tad es taisīju šo sētu visas vasaras garumā. Un kā redziet, viss ir uz vietas, jā, viss ir ļoti labi, izņemot, te ir tāds baigais netīrums, bet, te vajadzētu kaut kādas akmentiņas uzbērt, lai nešļakstās virsū, bet to es jau teicu pagājušajā video. Tā arī neesmu pabeidzis šo caurumu, kas man liekas nav tik būtiski, bet, varbūt kaut ko izdomāšu. Un, jā, kopumā es gribēju bišķi savest šeit kārtībā visu un pastāstīt jums, cik tad man mājas īpašnieks samaksāja. Bija tā, ka es viņu vispār neteicu ne vārda par manu darbu, viņa vienkārši pateica paldies un viss. Un es domāju, kā ar nauduņām, tas ar vienu paldies nepietiks. Un es viņai uzrakstīju ziņu, es teicu, vai ir kaut kāda iespēja dabūt kompensāciju par maniem darbiem. Un viņa teica, tu man pasaki kādu cenu, jo viņi paši nevar izlemt. Nu, un es tā pastījos Googlē. Bija par profesionāli, ja cilvēki noalgot šeit Anglijā prasa, ja es nemaldos, bija rakstīts no 1200 mārciņām un uz augšu, ja, par šādu darbu, ja, par betona stābiem, un es neatceros, cik tur metri es skatījos, bet, karoči, no 1200 mārciņu par šitādu darbu. Es tā padomāju, tā kā es neesmu profesionāls, un es tā mierīgā gaitā taisīju to sētu, paprasīšu mazāk. Un es paprasīju 850 mārciņas par šo darbu. Es domāju, lai nav daudz, un zin kā mēs te dzīvojam, tā tālāk. Un viņa man tāda atbild, viņa saka, oi, nē, tik liela summa, es nemaz negaidīju tā un šitā, un tad, es viņai paskaidroju, ka es, reāli nočakarējos, es biju aizņēmies instrumentus uz visu vasaru no savu drauga. Te zemes vietā bija māls, latviešu valodā, glina, nezinu, jā. Jūs paši redzējāt, ja jūs sekojat manām sērijām, tad, kā es tur ar lomiku daudzīju to zemi. Baigi smags darbs bija. Un viņi beigās teica, labi, visi es parunāšu ar vīru, kā mēs tev to samaksāsim, jo, kā ir, tā ir. Zin kā tomēr darbs ir padarīts. 850 mārciņas kabatā. Tā kā nav daudz, bet, arī nav maz. Mans dēls, es nezinu, vai es stāstīju vai nē, mans dēls šo riteni pats nopirka pa savu naudu, un viņš ilgi krāja uz viņu, darot visādas mazos darbiņus priekš manas un mammas, un tad es viņam maksāju pa bišķiņiem, un tad viņš krāja, plus mīnus tur visādas dāvanīnas uz dzimšanas dienu bija un tā tālāk. Viņš jau sakrāja, lūk, uz šādu riteni. Ja es nemaldos, viņš samaksāja 140 mārciņas, nezinu, tur 170 eiro pieņemsim. Bet, normāls ritenis. Iemācījās braukt un viss. Un kaut kā tāda slikta laika arī nebraukā. Šo mēs piepirkām arī nebija komplektā. Es gribu savest te bišķi visu kārtībā, salikt visu pa vietām, jo te ir tāds bardiks daudz mantas, kuras nav vajadzīgas, pieņemsim. Te kaut kādi maisi ar smiltīm, vispār kas tāds ir.
joprojām man baigi tracina, tas, kad katru reizi, kad es izēju dārziņā kaut ko darīt, mani kaimiņi izlec ārā uzreiz. Skatās, ko es daru, vai sāk runāt ar mani. Nu, nesaprotu, es esmu introverts, man gribās būt mierā, iziet vienkārši iznest miskas un ieiet mājās atpakaļ. Bet katru reizi, kad es izēju ārā, viņi izlec ārā un kaut ko man prasa. Nu, es nevaru. Kur ir privacy? Redziet, un atkal sētas starp mums nav. Viņi ļoti labi visu redz, ko es daru, un vai es vispār esmu ārā. Un tā lec ārā un ar mani runājās. Es saprotu, viņi grib būt draudzīgi tā un šitā, bet es jau sen esmu parādījis, ka es neesmu draudzīgs cilvēks. Man vajag privātumu kaut kādu, kā sakās. Es gribēju parādīt rezultātus. Laikam es kaut ko nepareizi izdarīju. Nu, vasaras beigās es tos akmentiņus liku, jā? Un, redziet, te ir apakšā plēve. Es domāju, ka viņi ir tādi riktīgi stingri plēve, un gan jau zāle neaugs, bet pasties, kas notiek. Redziet, te visur ir izaugusi zāle. Pilnīgi visur. No, un kā to saprast? Vai tur ir kaut kāds caurums bijis vai kas, bet nu, te ir pilnīgi viss, tā kā viendabīgi viss izmētāts un visur zālīti aug. No, un ko es nepareizi esmu izdarījis? Galīgi nesaprotu, bet dāba, es jums pateikšu mošinā, visur iziet cauri. Vai varbūt vajadzēja 2 kārtas likt, lai neaug. Bet, nu, labi. Es gribēju vēl pasāstīt, es tā kā nesen iesprūdu dārziņā. Mūsu tās durvis ārējās. Ja tu tur nenospied podziņu, tad viņas aizvērsies ciet, aizklapēsies, un tu netiks iekšā, ja tu nav atslēgas. Sanāk tā, ka izgāja dārziņā, izmest miseni un aizmirst nospiedst to podziņu. Durvis aizklapējās un kaimiņi nebija mājās un es nezināju, ko darīt. Vienkārši tāds stulbas situācija un galvenais nevar iziet pat no dārziņā. Man vajadzēja lekt pāri šitai sētai un es netieku tā uzreiz atpakaļ. Man vajadzēja iet maikā vienam pašam apkārt visam rajonam, lai atgrieztos atpakaļ uz mājām. Bet pašas mājas atslēgas man bija kabatā par laimi. Ja vēl nebūtu pašas mājas atslēgas, nu vispār būtu čau. Nu, tāda situācija, saprotu, es bišķi savedu kārtībā. Nenormāli liels daudzums ar sausām lapām. Un es jums pateikšu tā, ka tā ir baigā problēma. Visur, kur privāti mājās ir koki. Es saprotu, ka forši, kad ir koks blakus mājai, ja vasaras laikā dod ēnu, nav tik karsti. Nu, protams, tā dabīga sajūta, forši dabas marža, un tu zini, kā forši. Bet, nu, ja tāds koks, kuram krīt lapas nost uz ziemas periodu, nu, tad vienkārši čauši to visu tīrīt. Oi, vispār viņi zavidoja. Pēc visu tur kaut kur jāliek, jāved ārā. Es nezinu, kādas darās, bet, nu, šeit, jā, ir kaut kādi koki. Bet, nu, kā redziet, nekas īpaši nenotiek, nav ko darīt, nav ko rādīt, nav ko labot. Un laika apstākļi nav tie labākie, jo šodien ir tā vienīgā diena, tāda saulaina un diezgan silta. Bet, nu, nezinu, ierakstiet komentārā, ko jūs vēl vēlētos redzēt, par ko es varētu jums pastāstīt, parādīt, uzfilmēt. Tā kā līdz nākamajai reizi, čau! Kapa.